Lai gan mācīties man ne īpaši patīk, tomēr ir kaut kas, kas mani mūsdienu izglītības iespējās patiešām aizrauj, un tas ir viens no stējām palīglīdzekļiem – ClassVR brilles. Jā, virtuālās realitātes brilles ir arī mana mīļākā ierīce, un pavisam nesen izstādēs Skola 2024 mēs tās atkal redzējām tuvu un izpētījām. Bet kā tev šķiet, kas tās padara tik lieliskas? Virtuālā realitāte? Tieši tā, ClassVR brilles ir pilnībā iekļaujuši izglītības tehnoloģiju platformu, kas nodrošina virtuālās un paplašinātās realitātes pieredzi skolēniem. Turklāt tā ir ļoti ērta arī skolotājiem, jo atbilst mācību vielas plānam, un tām ir iespējams panākt uzlabotus skolēnu rezultātus dažādos mācību priekšmetos. Izmantojot ClassVR, skolēni var apmeklēt vēsturiskus pieminekļus, iegrimt zinātnes simulācijās un iesaistīties dažāda veida interaktīvā mācību pieredzē, kas padara mācīšanās procesu aizraujošu. Jā, jo šīs platformas mērķis ir rosināt skolēnu ziņkāri, iedvesmot uz radošumu un padziļināt skolēnu izpratni, izmantojot interaktīvu mācību metodi. ClassVR virtuālās un paplašinātās realitātes brilles ir saņēmušas daudz apgalvojumu izglītības jomā. Par ko tie ir? Jā, tieši tā, Emīl, tu pareizi saki. ClassVR ir godalgotākās virtuālās realitātes brilles pasaulē, kas domātas tieši mācībām. Viņas ir izstrādātas tā, lai skolēni var izmantot, pamēģināt un miedarboties ar vēsturi, ar tehnoloģijām, ar visumu, ar zinātni, ar jebko, ko vien var iedomāties. Šobrīd ClassVR ir vairāk nekā 300,000 materiālu. 3D video, 360 grādu video, 360 grādu fototēli, 3D moduļi. Plus, kā arī var veidot savus 3D pasaules un izmantot tās virtuālajā realitātē ar ClassVR. Šobrīd ClassVR lieto 90 valstīs aptuveni 2 miljoni skolēnu, kas ir ap 200,000 klases. Ar ko īpaši ir ClassVR? ClassVR ir īpaši ar to, ka viņš ir domāts tieši mācībām. ClassVR tika atklāts 2017. gadā, bet izstādē Lielbritānijā. Un kopš tā brīža ClassVR ir saņēmis jau 9 apbalvojumus, 7 reizes ir bijis finālists. Un šogad, 2024. gadā, bet izstādē ClassVR saņēma kārtējo apbalvojumu par virtuālo realitāti skolās. Kā virtuālā un paplašinātā realitātes brilles skolās varētu palīdzēt bērniem iemācīties ātrāk? Tu zini, Emīl, noteikti, ka mūsdienu jaunatnei ir ļoti grūti fokusēties mācību vielai, it īpaši, ja tā ir vienmuļa un garlaicīga. Līdz ar to ClassVR ir izpētīts, ka ClassVR un virtuālā realitāte kā tāda palīdz 4 reizes labāk atcerās vielu un pat 3 reizes labāk pielieto teoriju praksē. Līdz ar to ClassVR un virtuālā realitāte noteikti ir jāievieš Latvijā, lai augtu uz augšu izglītībā. ClassVR esot bagāts ar materiāliem. Kāds saturs ir pieejams ClassVR un cik to ir? Jā, ClassVR ir ļoti bagāts ar dažādiem materiāliem. Šobrīd ir pieejami 800 un vairāk AR un VR materiāli, kas ir interaktīvi. Teiksim, tu vari aizceļot kosmosā, uz Zemes centru, tu pat vari asins ķermenīšus, asinsvadā pabūt iekšā. Kā arī ClassVR šobrīd strādā pie jaunu materiālu izstrādes. Un šobrīd ir paredzēts, ka tiks papildināts ar 300,000+ dažādu materiālu, video, attēliem un citiem. Kā ClassVR atbalsta skolotājus, integrējot iesaistošo tehnoloģiju savās nodarbībās? Jā, ClassVR pirmkārt, viņš ir ļoti ērti un viegli lietojams. Gan skolotājiem, kuriem jau ir pašiem jau zināšanas IT un citās tādās STEM jomās. Gan arī skolotājiem, kuriem nav šo zināšanu, viņiem ir ļoti ērti lietot un nav jābaidās no tā. Un no skolotājiem ir ļoti labas atsauksmes par to, ka ClassVR ir uzlabojis skolēnu STEM zināšanas, kā arī skolotājiem mēs nodrošinām skolotājiem Latvijā bezmaksas
apmācības, demonstrācijas un materiālus. Kā klases VR risina pieejamību un tā iekļaušanu izglītībā? Jā, Klases VR ir apņēmies nodrošināt iesaistošo mācību ne tikai skolēniem, bet arī skolēniem ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti. Līdz ar to tie materiāli tiek sagatavoti arī specializēti šādiem skolēniem, lai viņi arī tiek pie ļoti labas izglītības STEM jomā. Kādā veidā Klases VR veicina sadarbību un vienaudžu miedarbību skolas telpās? Klases VR var izmantot kopā gan pa pāriem, gan grupās. Un tas veicina sadarbību starp skolēniem, kamēr viens, teiksim, skatās vai ir iegrimis virtuālās realitātes pasaulē, tikmēr otrs var pildīt uzdevumus. Un skolēni savā starpā komunicē, mainās, lai attīstītu gan komunikāciju, gan kritisko domāšanu. Un tas ļoti labi arī grupās strādā.